kādi varbūt ir tie deficīti, kurus jūs esat pamanījuši pēdējā laikā, teiksim tā, viņi ir kļuvuši populāri, ja? Arvien vairāk, tie, kas mums lec acīs? Dzelzs deficīts ir viennozīmīgi līderis, jā. Jā, ja es tā salīdzinu, tad no 100 sievietēm, 90 sievietēm, kas apmeklēs mani kā uzturu speciālistu, būs dzelzs deficīts. Dēļ menstruācijām, protams, vīriešiem tas ir ārkārtīgi reti. No manas pieredzes, gandrīz, tātad, ja mēs ieliekam šos 100 vīriešus pretī, tad 90 vīriešiem būs labs ferritīns un 10 būs pazemināts. Sievietēm gandrīz visām ir pazemināts ferritīns. Diemžēl šīs normas, kādām būtu jābūt ferritīnam, protams, arī ir ļoti greizi pat, teiksim, radījuši iespēju, ka viņām ir optimāls ferritīna līmenis, jo arī viņa ģimenes ārsti nebrīdina un nesaka, ka ferritīns 14, piemēram, sievietei ar 80-90 kg, tā kā būtu par maz, un viņas hroniskā noguruma cēlonis tomēr neslēpsies tikai vairogdzēdzerī, bet iespējams ir meklējums tieši tur. Līdz ar to pašas sievietes bieži vien nenojauš, ka viņām ir šis deficīts, tāpēc absolūtais minimums ir 1 vienība uz kilogramu, kas ir tā ferritīna deva. Tā kā jebkura sievietes klausās podkāstu, var paskatīties savu ferritīna līmeni, analīzēs un vienkārši paskatīties savu kilogramu daudzumu un saprast, ka patiesībā visticamāk arī viņi ir viena no šīm sievietēm, kurām tas dzelzs ļoti trūkst.